Sveiciens visiem, kuri pievienojušies podkastam Karjeras labirintos. Mans vārds ir Elīna Bulāne. Šis ir podkasts, kurā es pētu dažādas iespējas, izaicinājumus, arī grūtības, ar kurām darbinieki sastopas savos karjeras ceļos. Laikam gribu sākt ar to, ka apsveikt sevi un apsveikt laikam mūs visus ar karjeras podkasta otrās sezonas noslēguma epizodi. Tā kā te nu mēs esam. Apsveicu. Paldies, otrā sezona ir noslēgusies. Neticami, man ir tāds sajūta, ka tikko bija tāda epizode, kur es teicu, ka pirmā sezona ir noslēgusies un nu jau ir otrā. Ļoti liels gandarījums, man ir ļoti liels prieks. Paldies, ka jūs klausaties. Loģiski, ka bez jums tas nebūtu iespējams un nebūtu arī vajadzīgs. Es ceru, ka mēs katrs varam kaut ko iegūt šajā procesā un no šīm epizodēm. Tā kā sirsnīgs paldies ikvienam, kurš klausās, kurš man uzraksta, iedod atgriezenisko saiti. Tiešām tas man dod gandarījumu un dod spēku un vēlēšanos turpināt iesākto. Un, lai būtu tāda svinīga noslēguma sajūta, šī epizode būs patiesi citādāka nekā visas citas epizodes 2 sezonu laikā, jo pirmo reizi es esmu ieplānojis tādu savā ziņā arī sensitīvu tēmu par darba tiesībām, par darbinieku un darba devēju pienākumiem un tiesībām, un diemžēl tas reizēm izvēršas darba strīdos. Par to tad arī tēma, par šiem darba strīdiem. Tā noteikti nav patīkamākā daļa, vispār nav patīkama daļa, vispār darbinieku pieredzes laikā un arī darba devēja pusē. Protams, es ceru, ka daudziem tas personīgi vispār nav aktuāli, bet pieļauju, ka tas ir aktuāli varbūt kādā paziņu, kolēģu, draugu, radu lokā. Un man liekas, tā mana iecer ir, ka par šo tēmu, tā atklātāk runājot, mēs varam nevis iztēloties, ka nekas tāds nav un tas uz mani neatiecas, mēs tā kā ignorējam šādas situācijas, bet tieši otrādāk, saprotam, ka tādi jautājumi un tādas situācijas ir tiešām klātesoši un tas nav nekāds bubulis. Mēs varam tur izpētīt, paskatīties, ko tad mācīties, šajā gadījumā varbūt no citu pieredzes, diemžēl citreiz ir arī, ka pašiem no savas pieredzes jāmācās, bet man šķiet, ka jāpaver vaļā arī šī tēma. Un lai mums tā saruna būtu ne tikai interesanta, kas bez šaubām tāda arī būs, bet arī profesionāli, ar tādu jēgpilnu saturu, es esmu viesos aicinājusi Zvērināta advokātu biroja Lazdiņš Gavers partneri un Zvērināta advokāti Andri Lazdiņu. Čau, Andri! Čau, Elīna! Man milzīgs prieks tevi satikt šodien te, un es jau esmu es jau ar nepacietību gaidu, kā mums tā saruna izvērtīsies. Es arī. Man laikam personīgi profesionāli tā tēma liekas ārkārtīgi aktuāla, un es pilnībā paļaujos uz tavu profesionālo viedokli un pieredzi, tāpēc es esmu ļoti gatava sarunai. Super, paldies, ka uzaicināji, un ķeramies klāt. Ķeramies klāt. Būtībā tad šodien parunājam par darba strīdiem ar mērķi vērst uzmanību gan uz aktuālo tiesu praksi, vai ne, un arī, ne tikai tiesu praksi, cerams, ka daudz tās situācijas mazliet tiesai neaiziet, jo mēs viņas varam veiksmīgi atrisināt, un tieši ceru, ka klausītāji klausoties var mācīties no citu pieredzes šādās te situācijās, varbūt pat no citu kļūdām. Un lasot īstenībā informāciju par tiem jaunākiem pēdējo gadu Latvijas tieši tiesu spriedumiem, es pilnīgi pārliecinājos, vismaz man tāda sajūta bija lasot, ka tiesa vairāk nostājās darbinieka pusē, it īpaši tur, kur ir tādi procedūru pārkāpumi, tādi gadījumi, un tad man liekas, tas ļoti interesants arī aspekts no darba devēja puses, vai viņi par spīti tādiem spriedumiem, jau kā tādiem paraugiem vai neprecedentiem, ka viņi turpina pieļaut vēl joprojām tās pašas kļūdas. Tā kā tas tā interesanti, man šķiet, parunāsim arī par to. Laikam tas, ko es gribētu sākt pirmo, sasaistot ar pēdējās epizodes noslēgumu. Pagājušā epizode bija jautājumi un atbildes, kur iesūtīja tiešām klausītāji, un tur bija visdažādākās situācijas, bet tur bija viena īpaša, kas man liekas ir aktuāla tieši sarunai ar tevi. Klausītāji bija iesūtījis tādu situāciju, kur darbinieks pats ir vadītājs. Un viņa vadītājs ir CEO, tātad valdes priekšsēdētājs, kurš ir pieteicis, ka vienmēr, gan brīvdienās, gan pēc darba laika ir jābūt blakus ieslēgtam telefonam, jo valdes priekšsēdētājs var zvanīt. Un jautājums bija, vai tas ir pieņemami un ko darbiniekam šādā situācijā darīt. Un
mēs abas ar Anitu abas teicām, ka nav ok šo prasīt, bet tagad lūdzu Zvērnāta advokāta profesionālais viedoklis. Jā, un es noteikti jums ar Anitu piekrītu, tas nav ok, bet man liekas, ka ļoti tāda atslēgas rāstajā, ko tu saki, tas ir, CEO ir pieteicis, ka tā vajag darīt, jo diez vai viņš tā būtu uzrakstījis, jo juridisks jautājums pilnīgi skaidrs, mums ir darba laiks, darba laikā mēs strādājam, pēc darba laika mēs varam atpūsties un laiku veltīt kā paši vēlamies, visu laiku ir tavs sajūta, ka tev iespējams tūlīt zvanīs un būs, kā saka, jāskaidrojas vai kaut kas jādara, tā gan cilvēcīgi nav ok, un es neatbilst arī atpūtas laika definīcijai. Tu nevari atpūtas laikā, darbinieks var darīt to, kā pats vēlās pavadīt brīvu laiku. Tā kā jā, noteikti tā rakstīt nevarētu, teikt, praksē, dzīvē, skaidrs, ja tāds piemērs ir bijis, es domāju, tas nav vienīgais gadījums, kur tādas situācijas ir. Tad, ko darbiniekam darīt? Droši vien tā ir tāda robežu novilkšana un pateikšana to, ka nē, līdz darbam es būšu pilnībā šeit un pilnībā pieejams pēc darba laika, ja tās, protams, nav virsstundas vai kaut kā atsevišķi strādā, tad mēs nevaram, jo juridiski atpūtas laiks, kā es teicu, tas ir laiks, ka var atpūsties. Ir tāds arī režīms kā gaidīšanas laiks, jeb standby, bet tas arī ir cits gadījums. Tas respektīvi profesijās, kurās nepieciešams strauji rēģēt, tie varētu būt ārsti, tie varētu būt ugunsdzēsēji, ka tev nav visu laiku jāstrādā, tu visu laiku neesi uzdevumā, bet tu kurā brīdī esi gatavs startēt, un tas tiek uzskatīts, un tas jau sen arī tiesa praksē atzīts Eiropas Savienības tiesa praksē, ka tas ir darba laiks. Tur var runāt, vai tev pilna apmaksa vai nepilna apmaksa, bet attiecīgi darba laiks, kas skaitās kopējā. Bet tā vienkārši būtu izsaukuma režīmā un par to neko nesaņemt un atbildēt, neatbildēt uz zvaniem vai atbildēt, tā ir darbinieka paša izvēle, un tas nevar būt kā pienākums. Tā otra puse ir tā praktiskā. Droši vien, ja šāda, teiksim, kultūra uzņēmuma vidē ir ieviesta, un 10 kolēģi ceļ to telefonu, un 11 neceļ, tad neskatoties to, ka viņam juridiski būs pilnīgi taisnība, viņš riskē nonākt kaut kādā veidā, teiksim, nevēlamā vai neērtā statusā. Un tad ir jārisina tie jautājumi citādāk, bet tajā pašā laikā, ja tie visi 11 teiks, nē, mēs uzskatām, mēs respektējam savu laiku, mūsu ģimenes laiku, brīvo laiku, tālāk, un mums tas nav ok, tad jau tam vadītājiem būs kaut kādā veidā jāpadomā, kā mainīt šo te kultūru. Bet, ja būs tā, ka tu man nepacēli telefonu, un es teicu kaut kā izdomāšu par tevi vērsties, sniedz man paskaidrojums, vai nezinu, tur pasardies vēl atlaist no darba, tas būs automātiski pamats kā nelabvēlīga seku radīšana par savu tiesību izlietošanu, kas ir tiešā veidā aizliegts arī darba likumā un tam līdzīgi. Bet es domāju, kā daudzos, mums šodienas tēmā daudz būs jautājumi par to, ka viss ir sarunas veidā, risinājuma meklēšanā, un tas juridiskais, tas jau paliek tāds ekstrēmāka vairāk gadījums, bet arī tas brīžiem bez tā nevar iztikt. Paldies tev, tu pilnībā visu apstiprināji to, ko mēs teicām, tātad viss kārtībā. Jā, zini, man laikam tā pārdoma ir tāda, ka juridiskais pamats, tas ir ārkārtīgi svarīgs, es ceru, ka mēs uz to balstamies, bet tas ir labi, tas tāds pamats, bet tā kā tu teici, viss jau ir to sarunu tur ceļā, un viss ir arī tāds, nevis viss ir interpretējums, bet to sarunu rezultātā ir dažādas interpretācijas, kā kurš ko uztver, cik tālu kurš ir gatavs iet, ne jau tagad visas sarunas beidzas ar tiesu. Pat ja juridiski tam darbiniekam ir pilnīga taisnība, jo viņam ir taisnība, viņš var teikt, es necelšu to telefonu, un to vispār nevar no viņa prasīt, bez papildus, kā tu teici, vai no apmaksas, vai kāds ir noregulēts. Vai ne? Bet realitātē, jā, arī kā tu pats teici, ja tur citi ceļ to telefonu, viņš tagad vienīgais pret viņu būs citāda attieksme, ja ne pirmo reizi ar laiku, kā tas viss izvērtīsies, vai ne? Un tad tas, ka viņam ir juridiski taisnība, šajā situācijā, es nezinu, vai tas viņam baigi palīdz? Palīdz, ja viņš ir gatavs, kā saka, cīnīties un darboties. Būt, teiksim, rakstīt, teiksim, tu man zvanīji, es nepacēlu, lūdzu man netraucēt, lūdzu man netraucēt brīvajā laikā, bet tas jau būs tāda jau situācijas eskalēšana. Tieši tā. Bet ja var pirms tam, teiksim, parunāt, ka, tiešām ar tādu uzstādījumu, es būšu absolūti pilnībā lojāls un es darīšu visu darbu laikā, bet man ir savs privātā tēla, privātais laiks, un tad varbūt arī tas līdz tam vadītājiem, kā saka, tas aizrezonēs. Bet, ja tu paliec viens pret vadītājiem, viens pret visiem, tad pat, ja tev juridiski taisnība, grūti tā dzīve. Vai ne? Es tieši par to. Jā. Un ko tas nozīmē? Bieži, vai es nezinu, tas cilvēks pieņemsim izdomā, ka viņš ies prom, jo, piemēram, tā kultūra ir tāda, visi tā dara, viņš tā negrib darīt. Es domāju, cik dīvaini, ka juridiski tev ir taisnība, bet tā kā zaudētājs tik un tā esi tu.
Zaudētājs, nezinu, vai šeit var runāt par zaudētāju vai ieguvēju. Tev jāiet prom, piemēram. Tādā ziņā, tu šķiries no darba, bet tu saglabā savu veselo saprātu un savu personīgo tāpu, līdzīgi kā mēs esam iepriekš runājuši par dažādām mobbinga lietām un tādu jautājumu risināšanu, kur dažreiz varbūt ir labākais teikt, man šo nevajag. Pat ja man taisnības varētu cīnīties, mans veselais saprāts ir svarīgāks par šo te cīņu, bet es tādā ziņā tie, kas cīnās un savas tiesības aizstāv, visu cieņu visdziļāk. Kā tā, kas skatās, bet dažreiz, man liekas, pareizāk ir, ja tas tev nav pieņemams, tad labāk šķirties un sevi pasaudzēt. Es pilnībā piekrītu, un tajā pašā laikā man liekas, kas ir nenormāla pretruna. Tev ir taisnība, juridiski vai visādi formāli un arī neformāli. Tev ir, bet tu esi tas, kuram jāiet prom, tu esi tas, kurš tagad zaudēs darbu, tu esi tas, kuram atkal jāmeklē jauns darbs. Man liekas, es nezinu, es kaut kur tad netaisnību sajūtu, ja? Es tev piekrītu, bet nav jau tā, ka likums nekādas līdzekļus neparedz, kā darīt šajā situācijā. Ir tāds darba likums 100. panta 5. daļa, kas ir risinājums, ka darbinieks var izbeigt darba līgumu nekavējoties, respektīvi nolikt papīru uz galda, ja viņam ir svarīgs iemesls. Tas ir likumīgas un taisnprātības apsvērumu dēļ, vai tas, ka man lika celt telefonu laikā, kad ir mans atpūtas laiks, vai tas kvalificētos tam, jo tas vairāk ir parasti uz tādiem morāli-ētiskiem jautājumiem, bet es domāju, ja tā ir konkrēti, kā saka, uzstādījums no darba devēja, kas nav pieņemams, tad varētu domāt par to, un ko paredz šis risinājums, tas uzteikšanas svarīgi iemesls dēļ, ka jā, es no rītdienas nestrādāju, bet darba devējiem ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu. Tas būtu tā līdzīgi, kā, noteikti darbinieku skaita samazināšana, darba devējs izbeidz darba līgumu un jāizmaksā atlaišanas pabalsts atkarībā no tā, cik ilgi darbinieks ir strādājis, no 1 līdz 4 vidējām izpēļņām. Un šajā risinājumā, ka es saku, ka es to vairāk neesmu gatavs šādai kārtībai un es to pamatoju, tad darbdevējiem varētu būt jāizmaksā šis atlaišanas pabalsts, bet tā noteikti ir tāda situācija, kur tas bez tā strīda neiztiks. Jo, lai gan, ja nonāk šajā gadījumā, es droši vien, un es redzu, ka ir galīgi nepamatot no darbinieka prasību puses darbdevējiem teikt, tad nav par ko maksāt, tas ir tā kā savā veidā tāds stingrs pārmetums. No otras puses, ja ir pamatot, tad varbūt labāk šķirties un izmaksāt šo atlaišanas pabalstu, un tas ir kāda, tāds atlīdzības un kompensējošs mehānisms darbiniekam par to, ka tas, kā tu saki, iznāk, ka viņš ir zaudētājs, bet šeit mēs varam kaut kādā veidā vismaz finansiāli mēģināt to atrisināt. Protams, par pretiesku darba rīcību arī būtu zaudējumi jāatlīdzina. Bet tev jāiet uz tiesu, lai tas viss notiktu. Nē, īstenībā, protams, darbdevējs pats piekrīt, bet neviens nepiekrīt, tas nav reāli vienkārši. Un morālā kaitējuma atlīdzināšana ir mehānisms, bet darba strīdos joprojām salīdzinoši zemes ir šīs pat, ja pamatot piespriestās līkumas. Tā kā tā, bet ir jau arī, kā saka, veselīgs starp juridisko un nejuridisko, kā saka, perspektīvu, bet Latvija, kā mēs sakam, maza Rīga arī maza vai ne ir, un ja darba devējs konsekventi, pārkāp darbinieku tiesības un pret viņiem ir neiecietīgs vai vēršas citādāk, tā ziņa agrāk vai vēlāk viņa jau izplatās. Un tad, kad meklēs darbdevējs tos labos darbiniekus un to, kas viņiem tiešām strādās, viņš var viņus vairāk arī neatrast. Un reputācijas jautājumi, tā kā tas ir viss daudz, kā saka, beigās var sanākt daudz dārgāk arī. Bet vai tu izmainīsi cilvēku, kurš ir pilnīgi pārliecināts, ka tas vienīgais pareizais veids, kā strādāt, ar to es domāju šādu CEO. Jā. Grūti, droši vien, ka grūti, jā. Un tas arī no mērķis viņu izmainīt, vai ne? Bet ja visi tiešām darītu, tā kā, ir lielāks kolektīvs un savā starpā viņā apspriežās, kā saka, enough is enough, tad jau nekur arī nebūs spruktam vadītājiem arī ar savu perspektīvu. Diez vai visus atlaidīs. Precīzi, es tev piekrītu, ka mēs jau, mums ir līdzatbildība, kur mēs arī nospraužam savas robežas, kur mēs zinām arī savas tiesības, un mēs arī ar Anitu iepriekšējā epizodē runājām daudz tās situācijas, tur ir tādas, protams, kā mēs runājam. Ja mums ir patiesas nolūks atrast risinājumu, mums ir patiesa vēlme sadarboties, tad tā saruna ir cilvēcīga, un mēs varam arī sarežģītas lietas izrunāt, bet ar vēlmi turpināt to sadarbību. Protams, ja mēs tur sākam, ar tādiem ultimātiem vai tādu bravūru, tur jau viss aiziet ne tajā virzienā, protams, ko mēs gribētu. Komunikācija ir atslēga, un tas, ko tu saki, ļoti es pilnībā piekrītu, ja ir mērķis, lai sataisītu un atrisinātu situāciju, bet ja mērķis ir parādīt savu kuram pārākumu vai principus, tad agrāk vēlāk tur notiks, kā saka, sadursme, un tur nekur nenonāks. Un, lai cik tas teorētiski izklausītos pareizi, manuprāt, tas nevienmēr ir vienkārši, jo tur ir emocijas, dažreiz kaut kāds aizvainojums apakšā, un tas jau par darbu strīdiem, ka mēs runāsim arī tiešākā veidā, tur vienmēr ir kāds jūtas
slikti, vai kāds jūtas vai nu pievilts, vai kaut ko nesagaidījis. 100%. Un tad ar tādu vēsu prātu satikties, tad runāju, baigi sarežģīti. Jā. Oi, cik tā ir interesanta tēma, tieši tāpēc, ka viņa ir tik sarežģīta. Tur psiholoģijai ir milzīga vieta, tajā visā pareizi darbā strīdu. Un arī juridiskā sadaļā. Jā, tā kā divas tādas riktīgas pamatlietas. Un tā, ka tu runāji par šo, ka kāds slikti jūtās, ka tur ir daudz emocijas, man tiešām liekas, ka varbūt mēs sākam ar to ļoti smago tēmu par mobbingu darba vietās. Mums taču ir arī tiesu prakses par šādiem keisiem, vai ne, kas nonāk tik tālu, diemžēl. Gribas saprast par tām darbinieku iespējām un instrumentiem, varbūt sāksim ar to, kā nenonāk līdz tai tiesu praksē, kā runāt ar darba devēju, kā paust, ja viņi jūt šo pret sevi. Jā, noteikti, un atkal tā ir saruna, un iekšējā uzņēmuma kultūrā, protams, ja uzņēmums pieļauj mobbingu pret kādu darbinieku, tad tur kaut kas ļoti nestrādā šajā. Jautājums, man diezgan svarīgi ir definēt, kas ir mobbings, jo vienkārši nesaskaņas vai strīdi darba vidē, tā gadās ikdienā pārpratumi, ja mēs varam viņus runājot, atrisināt vai kaut kā vienkārši ejam uz priekšu. Mobbings ir sistemātisks psiholoģiskais terors darba vietā, kas vērsts pret vienu vai vairākiem kolēģiem. Un man ir sajūta, ka vārdu mobbings mēs dažreiz pa daudz lietojam, jo tie ir tiešām ļoti smagi pārkāpumi. Varbūt arī vienkārši darba tiesību pārkāpums kā tāds, vai kādam liek darīt to, kas viņam nebūtu jādara, bet uzreiz teikt, ka tas ir mobbings. Man ir bažas, un teiksim, pēdējos gados bija bažām, mēs nedaudz nivelējam šo te jēdzienu. Uz mani rīta nepasveicināja, tur priekšnieks, tad rekur mani mobbingo, vai man liek papildu darbus vairāk, un es uzskatu, ka būtu jāliek kolēģiem blakus galdā, tas jādara, mani mobbingo. Tad mazliet pazūd tā esence šim vārdam, jo par rupjiem pārkāpumiem arī atbildībai jāiestājās atbilstošai ir, bet ir svarīgi saprast, kas ir un kas nav mobbings, kas ir psiholoģiskais terors, psiholoģiskā vardarbība. Bet, ja tiešām ir šie gadījumi, tad atkal jāsaka lielākā cīņa darbiniekiem, kas sevi aizstāv, kas šo jautājumu risina, un tad faktiski tiesa ir tas instruments, kā to jautājumu mēģināt risināt, jo es neesmu saskāries ar situācijām, kā darbinieks saka, pret mani ir izvērsts psiholoģiskais terors, un vadītājs vai augstāka līmeņa vadība saka, jā, tev taisnība, un es no nākamās dienas mainīšos, un es eju prom. Es eju prom. Jā, es eju prom, jo man nesanāk. Jā, acīm redzot, paldies, ka tu norādīji, es tagad eju prom. Tā nenotiek, bet pirms tam, ko darīt, ir, man liekas, liela atšķirība, vai tas ir mazs kolektīvs, vai tas ir lielāka organizācija. Jo lielāka organizācija ir padomāts arī par, vajadzētu vismaz būt padomājušiem pirmkārt par to kopējo kultūru, un ka tev ir iespēja ziņot kādam par šo te trauksmes celšanas mehānismu, ziņot augstākai vadībai, un ir svarīgi, ka tiešām ka tā uzņēmums vai lielāks vai organizācija, ka tam jautājumam pievērš uzmanību, nevis saņem ziņu, atkal viņš jau tur sūdzās, vai viņa tur sūdzās, un es to beigšu kaut kā paslautīt zem paklājiņa, vai vēl beigās viņš ir neērts darbinieks, un es tāpēc viņa tikšu vaļā. Bet, ja tas ir mazāks kolektīvs, tad tāda formāla vēstules nosūtīšana, ja tavs vadītājs ir tas, kas viņu izlasīs to vēstuli, tad mēs varam iztēloties, kā tas būtu. Bet ja tieši par juridiskiem mehānismiem, kā tiesā to risināt, tur gan jau ir stabila tiesu prakse, ka arī mobbinga gadījumos pierādīšanas pienākums par to, ka nav bijis vienlīdzīga tiesību pārkāpums, tas ir darba devējiem. Jo principā caur vienlīdzīgu tiesību prizmu tiek mobbinga liekts skatīts. Tātad vai pret kādu darbinieku nepamatot nav bijis atšķirīga attieksme salīdzinājumā ar citiem. Negatīva, nepamatot attieksme, vai darba devējs ir nodrošinājis pienākumu nodrošināt drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Un skaidrs, ka mobbinga situācijā psiholoģiskā vardarbība tā nav tikai fiziska drošība, tas ir arī tāda emocionāla, psihoemocionāla drošība. Un caur šādu prizmu tas jautājums tiek skatīts, un darba devējiem ir jāpierāda to, ka nav bijis šis pārkāpums. Ļoti līdzīgi kā diskriminācijas lietās. Viņas pielīdzina diskriminācijas lietām, kur vienīgā atšķirība diskriminācija ir pret kādu vēršas, jo viņam ir kaut kāda aizsargājuma pazīme īpašā, vai tas būtu dzīvums, vecums, reliģija, politiskā pārliecība, rase, seksuāla orientācija, jebkas ir aizsargājums. Tad mobbinga gadījumā tur nebūtu šīs es nevēršos pret šo cilvēku, nevis tāpēc, ka viņš ir vīrietis vai sieviete, bet viņš vienkārši nepatīk. Bet tas aizsardzības līmenis ir tāds pats, un tie mehānismi, kādi būtu arī diskriminācijas aizlieguma gadījumā. Bet kas darbiniekam ir jādara? Viņam ir kaut kas jāpierāda, ka pret viņu ir mobbings? Vai viņš iet uz tiesu un saka, pret mani ir vērsts mobbings darba vietā, un tad darba devējs tagad pierādīs, ka nav?
Tas, kas ir jāizdara, un tā ir mana teiksim, teorija par šīm lietām. Es vairākās lietās esmu pārstāvējis, jāsaka, darba devēju, bet tiesa ir pievienojusies man redzējumam, ka nav tā, ka darbiniekam nekas nav jāpierāda. Darbiniekam jāpierāda, ka fakti ir kaut kādi notikuši. Respektīvi, darbdevējs, nevar teikt, darbdevējs mani uzēdās un pret mani izvērš psiholoģisko vardarbību, un tagad jūs visu pierādat. Jā, tieši Tev jāpasaka, kas tieši notika. Respektīvi, vai nu bija viņš ir kādu, tur, protams, mēs runājam par fizisku vardarbību, tas vispār ir ekstrēmi. Vai bija vārdiski apvainojumi, vai ir bijušas sapulces, kurā paaugstināta balss, un kāds ir bijis izsaukts, kā saka, uz līnijas skaidroties, un viņš jūties neērti. Un tad jautājums no pierādīšanas viedokļa, kad tā sapulce notika, kas tajā sapulcē piedalījās, lai mēs varam pārbaudīt. Un tad, kad šie fakti kā tādi ir notikuši, tad darbdevējiem iestājas pienākums pierādīt, ka tas nebija vērsts pret darbinieku, ka tur nav bijusi nevienlīdzīga attieksme. Varbūt tiešām kādā brīdī sanāca saruna intensīvāk un balsi paaugstināta, kas jautājums arī jāvērtē, vai konsekventi, vai vienā sapulcē visiem emocijas gāja pāri un kāds nesavaldījās. Un tad bet tas, ka tāda saruna notika, tas ir darbinieka faktu pierādīšanas pienākums. Jo savādāk es nevaru attaisnoties par to, ko es saku, vispār nav noticis. Jā. Tas ir svarīgi. Un atceramies, ko tu pats teici, uzsvers uz to, ka tas ir sistemātisks, tas psiholoģiskais terors. Nu, tā nebija viena sapulce, un varbūt tās arī nebija divas sapulces, vai divas situācijas 5 gadu laikā, kad uz mani kāds kaut ko, vai tā saruna tāda kaut kāda asāka bija. Jā, tas noteikti, un pietiek jau arī ar, teiksim, vienu reizi sapulcē, kur kāds kādu nosadanojas lamā, vai vienkārši, nezinu, pazemo vai aizskara fiziski, un lai tas būtu pamats, es nezinu, vai tu varētu reizes raksturot kā mobbing, bet tas noteikti būtu pamats tas, ko es teicu, nekavēties izbeigt darba līgumu un prasīt atlaišanas pabalstu, bet jā, tā jābūt sistemātiskai, tā nevar būt vienu reizi, bet tas, ko tiesa arī pateikuši, manuprāt, pilnībā pareizi. Es pievienojos tam, ka ir ļoti jāvērtē šo pretiesisko darbību intensitāti. Jo, ja tas ir teiksim, konkrēti, teiksim, atnāk darbinieks pēc kaut kāda ilgāka pārtraukuma, viņš ir slimojis vai, nezinu, bērnu kopšanas atvaļinājumā bijis, un tad pret viņu vienkārši tiek izvērsta kampaņa, viņš negrib paciet projām, un tad vienkārši katru dienu dzīvi par elli pataisīt. Tev tur pārsēdina citā vietā, tev izolē no kolēģiem, citas kolēģiem pasaka, ar šito nerunāt, viņš ir, kā teikt, nevēlamais. Tad arī nedēļas laikā tu vari, principā cilvēku pilnībā sagraut, un vai tiešām būtu jāgaida mēneši, jo kādreiz tikko sāk mobbinga praksa attīstīties, bija tāda tēze izteikta arī kaut kādā juridiskajā literatūrā rakstīts, ka vismaz 3 mēnešiem ir jābūt, lai varētu runāt mobbingu, kas tagad ir vairs netiek akceptēta, bet tā bija izējas punkts, ka vispār visi sāka saprast, kā šos jautājumus risināt. Tev nav 3 mēnešus jāļauj pazemot, lai tu varētu teikt, es šķiros un es vēršos tiesā pret darba devēju par šo konkrēto rīcību. Bet šo pretiesisko darbību intensitāte arī ir nozīme. Jo tieši mobbinga pierādīšanas lietā tas, ko arī ir stabili augstākā tiesa atzinusi un pateikusi, ka ir jāvērtē visi kopsakarā. Teiksim, epizodes, tas jau pirms, man liekas, 8, 9 gadiem, kad ļoti maz par šiem jautājumiem runājam, un es pārstāvēju darbinieku, pārstāvēju darba strīdā, un tā vēršanās pret viņu bija arī tas klasiskais stāsts, ka līdz galam nevar atnāk jauns vadītājs, nevar sastrādāties, un saka, tev tā kā būs jādodas projām. Darbinieks saka, esmu šeit strādājis 12 gadus, es esmu visu darījis, kā vajag, par ko man pārmest. Un tad sākās tā vēršanās, teiksim, praktiska lieta. Viņam noņem dienesta automašīnu. Viņš bija liela veikala vadītāja, vietnieks, viņam pienākums ir atslēgt no signalizācijas veikalu. Viņš dodas, man liekas, tas bija 18. novembra brīvdienās, viņš atnāk atpakaļ uz darbu un mēģina atslēgt no signalizācijas, sāk gaudot, atbrauc apsardzes policija, vienkārši cilvēks tur stresā un tā tālāk. Viņam alga ir noteikta kā cietā algas daļa un mainīga algas daļa. Tad vienā brīdī vienkārši viņš vairs to mainīgo nesaņem un visam liekas, kas notiek, bet pēc tam, kad tu nonāc strīdā un otra puse skaidro savu to pozīciju, saka, tur bija vēl vairāk, es teicu, neatceros, tiešām laiks pagājis, bet par mašīnu. Vai viņam ir vajadzīgs regulāri braukt pie klientiem un teiksim, to pārdošanas daļu vajag? Nē, ir cits kolēģis, kuram vajag vairāk, tāpēc mēs viņam mašīnu noņēmām. Signalizācijas kodi. Ik pa laikam ir jāmaina signalizācijas kodi veikalā, normāli drošības pasākums. Tagad tieši iegadies, ka tajā laikā, kad tas ir strīcies savā pīķī, ka tad tieši viņi bija jāmaina. Par mainīgo algas daļu, saprotot, ka tas ir tā kā acīmredzami, ka tur tā nevar kļūda, grāmatvedības kļūda tā bija. Ko iesaist juristus, viņi pasaka, ka tā nevar, izmaksāja visu. Un tu katrai šādai epizodei tu vari pamatot formālu pamatojumu.
teikt. Izdomāt kaut ko. Izdomāt, atrast. vai arī vajadzēja citam vairāk to mašīnu iespējams, ka arī vajadzēja, vai ne? Grūti pierādīt citu, bet tieši mobbinga pierādīšanā ir svarīgs tas darbība kopums, vai tu vari izsacināt, uz ko tas ir bijis vērts. Vai darba attiecība izbeigšana vai izēšana darbinieka no kolektīva. Un tajā gadījumā tur vēl bija, piemēram, bija visu laiku strādājis back office'ā, bija darbinieks tehniņi, saka, no šodienas tev jāiet front office'ā ar klientiem jāpārdod, noņem datoru, bet viņi tā arī neizmanto un tie argumenti, bet skaidrs, ka kopējais mērķis ir bijis nepārprotams. Tas arī jāvērtē. Es tieši gribēju prasīt, tiesa skatās arī šos, es nezinu, vai viņus var nosaukt pa zemtekstiem, bet to kas ir ārpus skaidri uzrakstītā un skaidri, ir tāds arguments un pretarguments, bet to nolūku, kas ir tur jūtams, bet nav uzrakstāms, to arī tiesa ņem vērā? Nepārprotami, tas ir jāņem vērā, un tiesa to ņem vērā, bet ja atgriežamies, ne jau vienmēr tās prasības ir arī pamatotas. Ir arī situācijas, kur darbinieks uzskata, ka viņam ir taisnība, un vispār, ja mēs runājam mobbinga lietās, tas mans novērojums ir tāds, un tad mēs atkal uz to psiholoģisko pārējām, ka iestājas tāda nedaudz tuneļveida domāšana un redzēšana, jo tu redzi tikai vienu to prizmu vai vienu leņķi, kad tev liekas, jā, viss ir pret mani vērts. Bet teiksim, izzūmojot tā var teikt ārā vai pajautojot kādam no malas pateikt, bet tur varbūt ir tā otra puse, un kad viss nav tik viennozīmīgi, un kad varbūt ir risinājums saruna. Teiksim, viens pilks piemērs, ko es vienmēr pieminu par tām mobbinga nepamatotajām lietām, bija lieta, kur darbinieks bija cēlis prasīja pret darba devēju. Tur bija visādi pārmetumi izvirzīti, bet viens pārmetums bija par to, ka pārāk liela kontrole esot no darba devēja puses. Darbinieces darbs bija saistīts to, ka viņa brauc izbraukumos arī ar pārdošanu savā ziņā saistīts vizītes pie klientiem. Un tad arī jauna vadītāja bija atnākusi, un šeit tas man arī novērojams, ka tikko mobbings tādā nerodas tā. Tagad sāksim kādu mobbingu. Tur parasti ir kaut kādas izmaiņas vai pārmaiņas, kas kādam neliekas, jebkuras pārmaiņas saistāmas ar zināmu stresu. Kāds konflikts var būt pamats arī, ne? Jā, viennozīmīgi, bet pirms tā konflikta ir nezinu no kurienes. Var jau tā arī, viss bija labi, un tad viņš sāk tā sniega bumbu vēlties arī no konflikta, bet mans novērojums ir kaut kādas izmaiņas. Un jauna vadība nereti ir, kā saka, laba augsne, lai tā būtu. Un šajā gadījumā bija jauna vadītāja, un tad, kad šī darbiniece dodas tajās vizītēs pie klientiem, vadītājs saka, es gribētu sagaidīt atskaiti par šo lai varētu apkopot informāciju, un manuprāt, pilnīgi sagaidām normāla rīcība, bet iepriekš tā nebija darīts. Iepriekš viņa šī darbiniece nebija atskaitīsies. Un viņi to uzskata, kā pret viņu vēršanos pārāk lielu kontroli, un ierakstījis sarunas. Pierādījumi arī parunāsim, ierakstījis vienu sarunu, kas notiek ar viņas vadītāju un šo darbinieci, kur brauc mašīnā un ieraksta sarunu. Un šī darbiniece iesniedz kā pierādījumu šo te sarunu tiesā. Man pirmā reakcija, kas redz, ka tāds ieraksts ir, argumentēt, kāpēc nav izmantojams šāds pierādījums, jo tikai izbildoties zināmiem kritērijiem var slepeni veiktas sarunas ierakstīt un izmantot kā pierādījumu. Tad es pirms jau, kā saka, dokumentu uzrakstīšanu šīs sadaļas iekļaušanas, domāju, jānoklausās, kas tur īsti ir. Un tas, ko es tur dzirdu, tiešām tā darbiniece kliedz to vadītāju, un vadītāji mierīgā tonī runā, viņi saka, vārdus nekādas nesaukšu, bet kolēģe, tu biji uz to sapulci, mēs sagaidām, ka tu iesniegsi atskaites, tik normāli, un tur paaugstinātas toņos, un darbiniece ir tā, kas ir iesnieguši šo ierakstu, un tajā brīdī man kā advokātu uzdevums aizstāvot darbadevēju tikai viens, mums jānoklausās tiesas sēdē šis ieraksts, un pilnīgi, kā saka, cits pretējs efekts, kā viņa gribēja panākt. Pilnīgi, un tas līdz ar to, un tas sasauc ar to, ka, ja viņi būtu varbūt iedevusi kādam konsultantam pirms tam paklausīties, vai viņai ir izdevīgi sniegt šādu te ierakstu, atbildi droši vien, ka bija varbūt, ka nē. Bet cilvēks, es pilnīgi pārliecināts, ka viņi uzskatīja, ka tā ir pret viņu vērsta vardarbība bijusi. Un tāpēc visus tos apstākļus novērtēt kopsakarā, tikai tad mēs nevaram nonākt pie tā galējā secinājuma. Bet to, ka tā ir liela problēma un tiem cilvēkiem, kas sevi aizstāv un rīkojās visu cieņu. Tiešām visu cieņu, bet mans ieteikums laikam darbiniekiem būtu, lai cik emocionāli sāpīgi nebūtu, varbūt kādu, ka mēs uzticamies, tam noteikti jābūt juristam vai tam jābūt organizāciju psihologam, bet varbūt kādam ģimenes loceklim vai draugam. Kā tev liekas pajautāt, vai šitais tev liekas ir ok vai nav ok, un tad mēģināt uzklausīt to viedokli. Jā, es tev piekrītu, ka vajag pakonsultēties pirms tu spēr kaut kādus galējos soļus. Tajā pašā laikā tu zini, kā ir ar to, ka draugam, radiniekam, tu jau stāstīsi savu versiju, ja? Un savā versijā, tā kā tu pats teici, tev ir tā tuneļa, tas tunnel vision, tu jau stāstīsi
visus faktus, ko tu redzi. Un varbūt tas draugs vai radinieks nedzird un neredz to lielo bildi. Bet ir jāizrunā. Es atceros iepriekšējās epizodes, kas ir klausītas arī par mobbingu. Vienmēr jau ir tā, ka jāsaliek visa lielā bilde, lai varētu saprast. Kā tu pats arī teici, tur nevar būt viena konkrēta tikai situācija. Jā, mans praktiskais ieteikums ir tā, ka tajā brīdī, kad tu sāc sajust, ka kaut kas nav īsti kārtībā, kaut kas neiet kā vajag, sāk to dokumentēt. Dokumentēt, ierakstīt man tad, un tas palīdzēs arī kā pierādījums tiesā, bet mums notika tā sapulce, mans vadītājs vai man vadītāji man teica to un to, tajā sapulcē piedalījās šis te, un mēs viņu tā saka iegrāmatojam, mēs uztaisim savu sarakstu un gaidām nākamo. Jā. Vai nākamā reize būs, cerams, ka nebūs, bet ja viņa būs, tu jau varēs konkrēti pateikt, un tad savēlkot šo bildi plašāk, tu redz, šis nav ok. Šitā nevar sakrist tās lietas. Bet atcerēties to, kas notika pirms pusgada un palikt tādā stadijā, ka, tur bija kaut kas, kaut ko, tiesā ir jābūt konkrētībai. Kad, kas un kā. Es tev pilnīgi piekrītu. Pirmkārt, pēc pusgada tu jau vairs, mums jau ir dažādas tās tendences. Mēs aizmirstam slikto, tad mēs pārspīlējam, tā kā mums tas nedara. Es atcerējos Līga Bērziņa epizodē par manipulāciju, par vadītāju manipulāciju runāju, un viņi tieši to pašu teica arī tajā sakarā, kas arī ļoti tuvu klātesošas lietas, vai ne? Arī vajag fiksēt jau laicīgi, ka tev ir ka tev liekas kaut kas nav. Tikai priekš sevis kaut vai, lai tu pēc tam vari loģiski, mierīgi izsecināt, vai tās līmējās kopā, vai tur tiešām kaut kas nav, vai tas kļūst sistemātiski ar datumiem, ar visu. Tāda dienas grāmata pašam priekš sevis, ja tev liekas, ka kaut kas ir ārpus tādas normas. Tieši tā, un tad tu pats vari panauzēt, un tad tu vari arī kādam citam skatīties. Bet es tev pilnībā piekrītu to, ka tajā brīdī, ja mēs kādai uzticības personai sākam, kurš nav varbūt, kā saka, profesionāls, teiksim, šajā ziņā domāt, vai iet uz tiesu vai nē, kur būtu advokāts, kas specializējas pateikt, un kurš būs bijis tas sātina advokāts, jo tas ir advokāta darbs, arī klientam uzdot neērts jautājums, vai tiešām tā ir. Un tad, kad teiks savam dzīvesbiedram vai radiniekam vai draugam vai draudzenei, skaidrs, ka stāstīs to savu perspektīvu, un diez vai atbalstošs draugs vai draudzene teiks, bet klausies, nē, bet šitam te tur varbūt tu pati vainīgi. Tas, man liekas, par psiholoģiskā viedokļa, es nezinu, vai tas ir ļoti atbalstoši, varbūt ir, tas nav mans lauciņš. Varbūt kāds... varbūt, kāds, bet droši vien, tā kā tu pareizi teici, kāds, kurš tomēr ir profesionāls, tā varētu paskatīties vēl no citas perspektīvas, bet tāds, kas grib būt atbalstošs, vienkārši uzklausīt un teiktu, traki un tā. Tā kā tas ir palīdzīgi, lai paventilētos varbūt, bet ja gribas saprast tiešām nākamo soli vai ko darīt, tad tur gan laikam ir labāk pakonsultēties ar profesionālu. Tu pieminēji par to sarunu ierakstīšanu. Neatliekam to sarunu, man liekas, ka tas ir, man pat liekas interesanti, ka tas jautājums man pašai nav galvā atbildi, jo tas jautājums ik pa brīdim kādreiz uzpeld, vai var vai nevar ierakstīt, ko var ierakstīt, kad var ierakstīt, kurš var ierakstīt, vai vajag piekrišanu citu cilvēku, vai par to ir iepriekš jāinformē. Tā kā izrunājam to uzreiz. Jā, kopumā tas uzstādījums, jo sarunas ierakstīšanai saskarās divi tiesību veidi. Viens ir darbinieka tiesības sevi aizstāvēt un sagatavot pierādījumus, un otrs personas tiesības uz privātumu. Ja ir piekrišana sarunas ierakstīšanai, tad tur nav nekāda problēma. Abas puses ir piekritušas, nereti ir kaut kāda darbinieku rīcības izvērtēšana vai iekšējas izmeklēšanas, tad notiek sarunas, arī es tādās piedalījies, kur, protams, sākumā identificē, audio ieraksts, identificē sarunas dalībnieks, uzdod jautājumu, vai darbinieks piekrīt, ka tiek ierakstīta šāda saruna. Ja ir piekrišana, tad tas ir labi. Tur, protams, jautājums, vai tā nav kaut kāda uzspiesta, vai darbinieks tiešām var izvērtēt, viņam ir iespēja pateikt nē. Saistībā ar likuru, kā mēs runājam, vai var pateikt nē, ja tev zvana pēc darba laika, vai ne. Bet tas būtu pieņemsim, ka tā ir normāla piekrišana. Un tad to var izmantot kā pierādījumu. Bet, ir sevišķi, ja mēs runājam par tādām psiholoģiskas vardarbības epizodēm vai, pārkāpumiem, tā iespēja, ka darbinieks atnāk uz tikšanos, vai tu mans vadītāji piekrīt, ka es teikt ierakstīšu sarunu, tad tieši kā tu sagaidīsi to reālo rīcību, vai tā kā būtu bijis, jo tas būs pilnīgi cits cilvēks. Tas tā nenotiek. To mēs nonāk pie slepenās sarunu ierakstīšanas. Un tas ilgāku laiku uzstādījums bija, ka slepens saraksts tomēr nevar izmantot kā pierādījumu, jo tas pārkāp otras personas tiesības privātumu, bet tas ir mainījies. Tas pēdējo gadu laikā precīzes gadus nenosaukšu, bet jau 5 būs.
Kad tas ir mainījies uz perspektīvu, ka ir jāvērtē, kāds tad īsti ir tā saruna slepenā ierakstīta bijis un ko darbinieks ar to grib izdarīt. Un ir secinājums bijis, un ar to sāk, manuprāt, tiesības sargs bija pirmais, kas šo jautājumu izvērtēja, un tagad to arī ir akceptējis tiesa prakse. Lietās, kur mēs runājam par mobbingu un darbinieku tiesību aizstāvēšanu, secinājums tāds, ka darbinieks vispār ir darba tiesībās vājākā puse, un tas sasauc ar to, ko teica, kāpēc darbiniekiem ir droši vien labāks izredzes arī tiesās, jo tiesa caur šo prizmu skatās, ja būs teiksim tā, 50/50, tad drīzāk nolēms par labu darbiniekam, jo darbinieks ir sociāli vājākā puse un viņam mazāks iespējas sevi arī aizstāvēt. Bet šajās lietās, kas ir par psiholoģisko vardarbību, tad, ja tas mērķis ir sevi aizstāvēt un vākt pierādījumus priekš šī jautājuma, tad izvērtējot sarunas apstākļus, vai tā nav bijusi īpaši sensitīva, vai darbdevējs nav bijis provocēts uz teiksim, šai sarunas ietveros, tad to var izmantot kā pierādījumu. Tas ir aizgājis jau šobrīd kā norma. Protams, ir ļoti vērtējums, vai mums ir tāda saruna, tagad notiek sapulce, un mēs pie viena galda sēžam, un tad es ierakstu šo sarunu, vai nezinu, mēs esam ar kolēģiem privātā atmosfērā pēc darba laika, dzeram kokteļus pēc darba, un tad kāds kaut ko tur, varbūt kaut ko vairāk pasaka, kur tiek sagaidīts, ka tas būs privāti, ka tā nebūs lieta, ko kāds ierakstīs un uzreiz aizies pie vadītāja vai citādāk, ko jūs tiesa izmantos. Tad varētu būt pamats runāt par to, ka šāds pierādījums nav pieļaujams, bet tas viss ir no darbinieka puses. Uz otru pusi tas nestrādā. Darbdevējs restīvi nevar slepeni veikt sarunas ierakstīt, jo to nedrīkst akceptēt kā pierādījumu. Tas noteikti būs darbinieka uz privātuma aizskārums. Interesanti. Tas iet caur to prizmu, ka darbinieks ir vājākā darba attiecība puse un arī pierādīšanas aspektā. Un man ir klienti prasījuši, ceļš šajās situācijās, jo darba devējiem un vadītājiem ir daudz vairāk līdzekļu, kā darbinieku iespaidot, pašā laikā mobbingot vai citādāk. Bet ir praksē arī otri gadījumi, ka padotie vēršas pret vadītāju un mēģina viņu izēst. Absolūti. Ir sevišķi jaunāks, kas nesen ienācis arī, teiksim, un mūsu kolektīvā šādi nav pieņemts darīt, kā tu tagad mēģini kaut ko. Un tad tas vadītājs prasa, bet kā es varu sevi aizstāvēt šajā situācijā? Un tad mans secinājums vai ieteikums ir tā sarunas, tu vari ierakstīt, vai tu viņus varēsi izmantot attiecībā pret kā darba devējs. Drīzāk nē, bet tajā pašā laikā tu kā vadītājs arī esi darbinieks. Tieši tā. Kā darbinieks, kā privātpersona droši vien, ka varētu. Un darba devējs tu neesi nodrošinājis šos te drošus nekaitīgos veselības apstākļus, un tad ir citādāk. Okay. Bet lai atlaistu darbinieku, darba devējs pamatojoties slepenu sarunu, es teiktu, ka nē. Tas iziet ārpus tām robežām. Ok. Klau, tu aizskāri vienu interesantu tēmu par to, kas notiek ārpus darba laika darbinieku starpā. Šo pierreizes pajautāšu. Labi, par ierakstīšanu tas skaidrs, ka tas nebūtu tas settings, bet ja darbinieki pārkāpj iekšējos darba kārtības noteikumus vai mūsu kaut kādas noteikumus, vērtības ārpus darba laika savā starpā. Vai to var attiecināt uz darba pārkāpumiem? Piemēram, viņi tur ir mobbingojuši, aprunājuši kādu kolēģi visi bariņā, bet tas bija, jau pēc 6:00 bārā. Šis ir ļoti labs jautājums, uz kuru nav tādas viennozīmīgas atbildes. Mans viedoklis ir tāds, ka varētu runāt par darba līgumu vai darba kārtības noteikumu vai kaut kādas iekšējās politikas pārkāpumu, bet līgums tiešā veidā saka, ka darbinieks veicot darbu ir rīkojas pretiesiski vai veicot darbu ir pārkāpis darba līguma noteikumus. Tā atrašanās bārā īsti nav veicot darbu. Tie pašā laikā tas ir tik ļoti saistīts, ka, manuprāt, bet tur bija pirms pāris gadiem ļoti interesanta lieta, kas man pārsteidz, kaut kā augstākā tiesa izvēlējās šādu risinājumu. Tas bija gadījums, kur bija sabiedrisko pakalpojumu. Tā ir publiska lieta, bet vienalga varbūt nesaucam vienu vārdā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbinieks, kuram ir pienākums uzraudzīt, kā patērētāji, kā iedzīvotāji vai nepārkāp noteikumus ar skaitītājiem un tādas lietas veids. Viņš tikmēr uztaisījis pats ir nelegālo pieslēgumu. Tad viņa pienākums ir un nelegāli pieslēguma no šī darba devēja. Un, ko vēl trakāk? Restīt, tu esi tas, kam jāuzrauga, un to vēl, kā saka, brutālā veidā izdara. Un tur augstākā tiesa nonāca pie secinājuma, ka tas, ko viņš bija darījis šo te nelegālo pieslēgumu, tas ir ārpus darba laika veikšanas, un tas mehānisms, ko vajadzēja darba devējiem izvēlēties, bet nevis dot uzteikumu par darba līguma pārkāpumiem,
Bet ir arī tāda 101. pānta 5. daļa, kur līdzīgi kā darbinieks teica, var izbeigt darba attiecības. Darba devējs var celt prasību pret darbinieku par darba attiecību izbeigšanu uz šiem likumības un taisnprātības principiem. Un tiesa teica, ka tas būtu pareizais risinājums, un šo uzteikumu atzīst spēkā neesoši. Tas manu pārliecību, tas, ko es teicu, ka es uzskatītu, ka šāda saruna bārā un apsmiešana kādam un pazemošana būtu pamats, lai atlaistu, mazliet tā kā sašķovība, bet joprojām uzskatu, ka tāda nerīt. Un ja es ceru, ka nebūs jāskarās, bet ja šādu situāciju saskartos, es ieteiktu, ja darbdevējs būtu atlaidis šo te pārkāpēju, teikt, ka tā ir pareiza rīcība. Nu, kā minimums tā tad, tur varētu prasīt paskaidrojumu vai vērsties kaut kā par šo situāciju, ka to var adresēt, pat ja tas bija ārpus darba laika. Jā, kā reiz paskaidrojumi ir pirmais solis uz darba attiecību izbeigšanu. Tas tev jāizdara, vai tu galā šķiries vai nē, bet nereaģēt. Pirmkārt, tas ir darba tāds juridisks pienākums, atkal šo drošiem veselības apstākļiem, bet arī no vadīšanas viedokļa, ja tu saknē necer šādu rīcību nost, tad tikai gaidi, kas būs vēl trakāk un kādas varbūt tam visam sekas. Tā kā noteikti ir jārīkojas un jāprasa, bet vai tiesvedības ietvaros šis jautājums pacēl, vai tā ir mana privātā telpa un kāpēc tu man pārmet par šādiem notikumiem. Citādi, ļoti turpat līdzīgi arī saistībā ar darbinieku publiski paustiem viedokļiem, piemēram, sociālajos tīklos. Vai tu vari vai nevari ierobežot. Mans viedoklis, ja tas ir noteikts, ka tev ir jāievēro, teiksim, darba devēja definētie principi un vērtības arī ārpus darba laika tam vajadzētu strādāt. Te pašā laikā tur saskaras divas intereses darba devēja vērtības, darba devēja reputācijas jautājums pret darbinieku tiesībām uz vārdu brīvību. Jā. Un tas ir viens no karstākajiem jautājumiem. Tur arī cilvēktiesības tiek iesaistītas un skatīties. Un tas secinājums jāsaka, ko tieši darbinieks pateica un cik tālu viņš ir paudis savu viedokli par kaut kādiem jautājumiem un cik tālu viņš ir, no tā varētu secināt, ka tas ir arī uzņēmuma viedoklis. Un tur ļoti liela atšķirība, vai tu, teiksim, esi zemākā līmeņa darbinieks uzņēmumā un tur nezinu, kā tur lamā, tur sociālos tīklos, kas nav forša rīcība, bet, lai būtu, kā teikt, vai par to var tevi atlaist. Vai teiksim, uzņēmuma augstākais vadītājs saka, šis ir mans personīgais viedoklis, nekādu nesaistīt to ar uzņēmumu, bet kā tu nesaistīti, tu esi tā uzņēmuma vadītājs, tu uzņēmuma sējēsi, un tad nesaliek kopā, tā kā tas ir vēl ļoti aktuāls un būtisks jautājums, bet ja tas viss ir definēts un noteikts un darbiniekam skaidrs, ka tu nevari teiksim, parakstīties, LinkedInā ielikt kaut kādu postu un teikt, ka tas ir tikai mans viedoklis un par to nekādas sekas nebūs, tā es arī negribētu teikt, jo tur tas līdzsvarošanas jautājums. Un tas jāstāsta katrā konkrētā gadījumā, vai tu pārkāp to robežu, ko var, vai tu viņu nepārkāp. Bet to, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur tie sociālie tīkli un komentāri ir aktuāli, tā kā tas ir ļoti pateicīga augsne atšķirīgiem redzējumiem par lietām. Bet kā lai tas darbinieks zina, vai es varu to postot vai nē, vai tas būs pārkāpums vai nē? Tāda racionāla izsvēršana. Atkal es domāju, ja tas būs tāds robežšķirtnes gadījums, tad tas nebūs naidu kurinošs vai bet ja rupšs. Tas ir naidu kurinošs, piemēram, tāds politiskais ideoloģijas jautājums, nezinu, viņam ir ļoti skaidrs virziens, kā Latvijai būtu jāattīstās, un darba devējiem ir pilnīgi cits redzējums. Es darba devēja vietā droši vien padomātu, vispirms izskaidrotu šos rīcības nepareizību, un ja tas būs, teiksim, absolūti nepieņemams, un ja tas būs teikts, ka tu arī nedrīksti darba devēja reputāciju apdraudēt, jautājums, vai tas ir dokumentēts bijis, ko var un ko nevar darīt, tad no darba devēja puses varētu būt rīcība. Droši vien, ka tas nav dokumentēts. Kurš tad dokumentē tādas lietas? Ko tu drīksti? Tas nē, es negribu to priekst, nē, tur, teiksim, kaut kādas ir ētikas kodeks uzņēmumos. Tādā ziņā. Ka nevis darba līgumā ierakstīts, ko tu vari vai nevar, bet, teiksim, plašāk par vērtībām, un darbinieks tiek aicināts viņam izskaidrots, ka arī ārpus darba laika viņš nedrīkst kaitēt reputācijai, tas, protams, stiepjas ētņas, bet ētikas kodeks vai darba kārtības noteikumi tur par tādām lietām var būt runāts. Darba līgumā es to piekrītu. Darba līgumā nē, es reiz iedomājos par to. Ok, jā, skaidrs. Labi, protams, ka tie ir tādi jautājumi, kur nebūs balts un melns un neviens tev pilnīgi precīzi nepateiks, bet šādi jautājumi. Noteikti darbiniekam ir vērts padomāt, vai savu, tā kā saka, heita vai naida ziņu ir vērts, un ja tu to dari, tad vai to var sastaistīt ar tavu darba devēju, kuram tas varētu būt pilnībā nepieņemami. Jā, starp citu, šis ir interesanti un vērtīgi. Labi.
Nu jā, šī bija tāda nopietnā tēma, un tur varētu Mums ir viss nopietnas, bet es domāju, nu tāda... It sevišķi uz cilvēka psiholoģiju un turpmāko darba mūžu un tāda nopietni mobbinga jautājumi, tie ir ar ilgstošām sekām, un ja viņi ir tādi smagi, tad tāpēc tā tēma tāda smaga un nopietna. Jā, un arī nevar izslēgt viens, ja mēs runājam par morālu kaitējumu, par civiltieskajām attiecībām, bet varbūt arī Latvijā nav kriminalizēts mobbings kā tās, te pašā laikā citas valsts tajā virzienā ir gājušas. Francijā bija skaļa lieta, kur bija tas telekomunikāciju uzņēmums, un viņa CEO bija notiesāts par mobbingošanu, kur pat bija tā bija kampaņa vērsta pret darbiniekiem, lai viņi paši, viņš bija tajā krimināllietā, kas man reāli šokēja, jo es gatavojos konferencē par mobbingu tēmu runāt, un es tā kā tos materiālus apkopoju, un viņš bija no krimināllietas materiāliem, bija teicis, es panāšu, ka darbinieki aiziet no darba vai nu pa durvīm vai pa logu. Wow. Tāds bija citāts teiks, ko viņi teica, un kāpēc tas tādu sabiedrības uzmanību pievērst, un aizgājis krimināllietā, cilvēki sāka pat pašnājums izdarīt, kur bija izdarīts un savās tajā vēstulē bija rakstījuši, ka saistībā ar to, ka viņi vairs nespēja dzīvot, kā pat viņiem ir bijuši šī darbība. Un tas beidzās drausmīgs stāsts, un tas beidzās ar kriminālu atbildību arī šim te vadītājam. Tā kā, jā, tas ir briesmīgi. Tas ir, prātam, neaptveram, vai ne, bet tas tikai apstiprina, ka tas nav blā, blā, blā fantāzijas, vai ne, ka tā ir tik ļoti reāla lieta un ar tik traģiskām sakām pat. Jā, un atgriežoties to, ko mēs sākumā runājām, komunikācija, sarunas, tomēr censties vienmēr nenovest to visu tik tālu no visām pusēm. Viennozīmīgi, jo sākumā jebkuru konfliktu ir daudz vieglāk atrisināt, nekā ka tā sniega bumba jau ir uzvēlusies. Absolūti. Jā. Nu labi, paskatāmies vēl no darbinieka pieredzes uzņēmumā perspektīvas, kas tad ir vēl tādi, nezinu, kaut kādi potenciālie sadursmes punkti, un varbūt no paša sākuma pirmais tāds, kas saka, ir šis te pārbaudas laiks no abām pusēm, kurā tad skaidrs ir zināms, ka abas puses var ļoti ātri uzteikt viens otram 3 darba dienu laikā. 3 dienu. Pat ne darba dienu, jā? 3 dienu. 3 dienu laikā var uzteikt, iemesls nav nepieciešams ne vienai, ne otrai pusē pareizi. Jā, tādas ir. Pārbaudas laiks pēc savas būtības ir laiks, kad es tev pilnīgi piekrītu, un tas dažreiz aizmirstās, ka tas nevis tikai no darba devēja puses, bet arī no darbinieku puses ir. Vai es vēlos šeit strādāt, vai tas, ko es redzu, ir tas, ko es sagaidīju. Lai noskaidrotu, vai darbinieks un darba devējs atbilst tam, ko mēs sagaidām, atbilst veicamajam darbam. Un tad, jā, tad ir ļoti viegls un efektīvs mehānisms, kā ja tās gaidas netiek sagaidītas, kā šķirties. Un likums saka, ka var nenorādīt uzteikumu iemeslu, lai izbeigtu, bet nav viss tik vienkārši, kā teikt, jo neviens neatceļ arī pārbaudas laikā aizliegumu diskriminēt, vai, teiksim, diskriminēt darbinieku, vai pret viņu vērst to pašu mobbingu, un tāpēc mans ieteikums ir praktisks, ja mēs dodam šo uzteikumu pārbaudas laikā, tad norādīt, ka tas ir saistībā ar pārbaudas neizturēšanas sekām, jo ja tas ir bijis par kaut kādu diskrimināciju vērsts uzteikums, nezinu, dzimuma dēļ. Kolektīvā pieņem vīriešu kolektīvs, atnāk sieviete, un mēs sapratām, ka mums labāk vīriešu kolektīvā būt. Tad ir drausmīgi kaut kāda situācija. Tad mēs nevaram būt. Un, ja tas atklāsies, ka tas bija iemesls, un teiksim, būs bijuši kaut kādas sārunas vai komentāri vai kaut kādas uzmākšanās bijušas, tad šis uzteikums varētu nebūt spēkā. Okay. Jo tam ir tiešām jābūt ar darbu saistītam uzteikumam. Līdz ar to vai praktiski mēs runājam par pierādīšanas jautājums. Ja es nemaldos, tā ir tāda sena lieta bija, un man liekas, ka tas bija arī pārbaudas laikā, kur bija pieņemta darbiniece darbā, un bija korporatīvais pasākums, viņi bija izbraukumā tur viesinamā un gājuši tāda hrestomātiska profesionāļiem zinām lieta, gājuši pirtī, un tā kā viss tagad ies pa pliko tajā pirtī, un darbiniece teiks, nē, es neiešu, tas nav pieņemami, saprotam, kā saka, iemeslu dēļ, un pēc tam viņa aizies uz darbu nākamajā dienā, viņai rekur uzteikums. Wow. Man liekas, ka tas bija pārbaudas laikā, bet tur būtu jāapstājas, lai es nekļūdītos. Un tas, ko viņi iesniedz sūdzību,
un vērsās tiesā, sakot, ka šeit ir bijusi diskriminācija par to, ka īstais iemesls nebija pārbaudas neizturēšana, bet tas, ka viņi negāja ar citiem kolēģiem tajā pirtī. Un tiesa pateica, jā, ka šeit mēs varam konstatēt tos apstākļus, ka tas nav tas mērķis, ko norma ir vērsta ar pārbaudas neizturēšanu, bet ir citi iemesli bijuši. Tas tās gadījums, vai arī, teiksim, ja uzņēmumā, teiksim, tiek veikta kolektīvā atlaišana, piemēram, visus atlaiž ar kompensāciju, darbinieku skaita samazināšanas gadījumā, un dažus atlaiž pēc pārbaudas neizturēšanā. Šeit es neteikšu komentāru, vai tas būtu vai ne, bet tā būtu lieta, ko padomāt, vai tā tiešām ir neizturēta pārbaude, vai tas ir, es te vienkāršāk atlaižu un pāriem es maksāšu vai nē. Noteikti par ko padomāt. Jā, noteikti. Tātad te ir vienkārši tas aicinājums tāds, ka darbiniekiem pārbaudas laikā, ja viņiem uzsaka darbu, principā tas ir iespējams, bet pašiem jāpadomā, jāsaprot, vai tas iemesls ir. Vai tur nav kaut kāda zemūdens akmeņa? Jā, vai tur nav zemūdens akmeņa. Tieši tā. Jā. Jo, ja nav, tad tas ir brīvi. Es redzu, vēl nianses, ko daudzi nezina, ir, ka grūtnieci nevar pārbaudas laikā uzteikt darbu. Tas ir tas, kas paslīd garām, jo tajā pārbaudas laika pantā tas nav teikts. Tas ir teikts citā pantā, kur ir par ierobežojumiem pateicis, ko var, bet dažreiz tas darbdevējiem ir pārsteigums. Es gribēju prasīt, kur ir tie daudz darba devēji vai pašas grūtnieces, nezinu. Man jau sanāk, ka tiem darba devējiem saskaties. Un tiešām viņi nezina, viņi domā, ka viņi var atlaist. Jā, ir izdarīts, un pēc tam rekurs saka, bet pēc tam darbinieks paziņoja, ka ir grūtniecība, un tas uzteikums ir izsniegts, un ko man darīt? Mans ieteikums atcauc uzteikumu, tur vairs neko nevar. Tātad grūtniece arī nezināja, ka viņi nevar atlaist. Viņa pēc tam bija paziņojusi, vai pēc tam bija noskaidrojis, vai es nezinu detaļās. Labi, tādā situācijā tas ir ok, ja mēs atlaidām viņu, mēs nezinājām, ka viņi ir stāvoklī, viņi nezināja, ka viņi ir stāvoklī. Jā, bet pēc tam tas, kā tas praksē nereti notiek, ka pēc tam grūtniece aiziet pie ārsta un dabū izziņu, un tad iesūt darbdevējiem, un darbdevējiem viņa jāņem apkārt. Protams, tur nav varianti. Nē, tas varbūt, tas tā var gadīties. Jāpas puses nezinu, bet ja tu zināji, ka viņi ir stāvoklī, un tu viņu tik un tā atbrīvo, tas ir tas, ko tu nevarēji darīt. Tur bez variantiem, tur vienkārši ir uzteikums būtu apstrīdams spēkā nēsošā. Jā, ok. Labi, mēs tagad runājam par to, ka pārbaudas laikā mēs saprotam, ka nav, piemēram, tiešām saprotam, ka tas cilvēks nav atbilstošs, nav tās prasmes, nav un šķiramies. Un arī darbinieks pats arī tieši to pašu var darīt. Viņš var saprast, ka nav šī tāda darba vieta, tur tas, ko es biju gaidījis, ko es biju gribējis, kas man tika teikts, es arī dodos prom. Un mēnesi nenostrādā. Un nenostrādā mēnesi, jā. Bet, ja tas pārsniedz pārbaudas laiku, abas puses izturēja un turpina strādāt, bet, paiet, es nezinu, 4, 5, 7, 9, 10 mēneši, varbūt pat vēl vairāk. Un darba devējs vēlāk saprot, ka nav tomēr. Sākums varbūt bija cerīgs, bet tagad pēc 7, 9 mēnešiem, nezinu vienalga, cik saprotam, nav tas darba sniegums, nav tās kompetences, nav prasmes, nav tas, ko mēs gaidām. Cerams, ka ar darbinieku, protams, laicīgi ir par to visu runāts un uz to ir virzīts. Kas notiek šādās situācijās? Vai kādi ir darba devēja instrumenti šādā situācijā ar šo strādāt vai obligāti jāšķirās, vai darba devējs var, es nezinu, pārcelt viņu citā amatā, vai kas ir tas, ko darba devējs var darīt, un attiecīgi darbinieks, kurš ir tajā situācijā, saprot un dzird, ok, tas ir tas, ko mans darba devējs var izdarīt šajā brīdī. Jā, vienpusēji ļoti ierobežotas ir darbdevējiem tiesības rīkoties, jo principā viss, kas ir saistīts ar jebkādām izmaiņām darba līgumā vai noteikumos, tas ir pušu vienošanās jautājums. Ja mums ir abi pušu pāraksti, mēs esam piekrituši tam jautājumam, tad mēs varam vienoties par jebko, vai šajā situācijā, ja darbinieks neperformē vai tās gaidas ir atšķirīgas, tad var runāt varbūt par kaut kādu cita mazliet darba izveidošanu vai kaut kādu, pārejas periodu sagatavošanu, ka, dod iespēju uzlabot sniegumu vai kā citādāk, bet tam lielākoties būs vajadzīga darbinieku piekrišana, lai varētu kaut kādas sekas iestāties. Ja mēs runājam par svarīgākajām, būtiskākajām sekām, vai var darba līgumu uzteikt, runājot vienkārši, darbinieks slikti strādā, vai es varu uzteikt darba līgumu. Šāds jautājums no darbdevējiem gana bieži izskan, un atbilde ir nē, par to, ka darbinieks slikti strādā, kas, protams, ir stiepjams jēdziens, vai ne? Un absurds savā ziņā. Jā, un tad pēc kā tu spriedzi. Bet ja ir kaut kādi, kvantitatīvie rādītāji, es redzu,
kur Jānis, Pēteris un Anna izpilda vairāk, un Kristīna, lai man piedalīs Kristīnas, klausās, izdara mazāk, un tad man ir jautājums, kā es varu motivēt, kā es tev varu palīdzēt, lai darītu vairāk. Bet tikai tas, ka tu izdarīsi mazāk, tajā pašā laikā tas nebūs pamats uzteikumu. Jo darba līgumu mēs varam uzteikt vai nu būtisku darba līguma pārkāpumu dēļ. Ir ļoti rēti gadījumi, kad tiešām ir konkrēti definēts, kādas ir, teiksim, izpildāmās normas, kas darbiniekam ir jāsasniedz. Tas rēti ir, lai tas mans ieteikums, domāt jau laiku uz priekšu, lai ja tiešām tu redzi, ka, jautājums, protams, kāpēc tas pārbaudas laikā netika konstatēts, bet arī tādi, diemžēl, novērojumi, ka cilvēks, ko mēs redzam pārbaudas laikā, ir cits nekā mēs redzam cilvēku. Jā, tas ir pārāk īsts laiks, 3 mēneši. Nevar paspēt. Viens ir tas, ka nevar paspēt, bet ar citu ir arī paredzēts darba likumā par pārbaudas laiku mehānisms. Ja ir koplīgums, kas slēgts ar arotbiedrību, tad līdz 6 mēnešiem. Jā, bet ja nav, tad nav. Tas ir reti, tas ļoti reti. Bet man ir bijis arī gadījums, kas nonāca tiesā, kur darbinieks tā arī teica, respektīvi, es tagad pārbaudas laikā visu, kā saka, informāciju ievākšu, es būšu kluss un mierīgs, un pēc tam tad būs pēc manas kārtības. Tas ir pārbīgi crazy lieta. Kā tas jaunais cilvēks pēc tiem 3 mēnešiem parādīja savu īsto sevi, kā viņš pret kolēģiem izturējās, sakot, ka jūs man nevarat atlaist, es esmu arotbiedrības biedrs, bet viņš tā kā rupji, tā, ka tur vispār nebūtu jautājumi, bet viņš tā arī teica, pārbaudas laikā, un pēc tam jūs no sērijas redzēsiet. Tā kā, bet tie ir traki gadījumi, tas, kā saka, var pieminēt, kā ekstrēmu piemēru, bet lielākoties tā nav, bet atgriežoties tikai par to, ka kāds relatīvi strādā vai, teiksim, darba devēja ieskatā vadītājs tā strādā sliktāk atlaist nevar. Ir tāds punkts darba likumā, kas paredz, ka var darbinieku atbrīvot, ja viņam pietrūks profesionālo prasmju. Salīdzinoši rēti izmantot, bet tagad jūtu, ka arvien biežāk par to runā. Ja kādreiz tas tika uzskatīts, ka vairāk tā norma attiecas, teiksim, nezinu, tu esi ārsts un atklājas, ka tev anulē to licenci vai kāds bija tas pareizais nosaukums. Tad skaidrs, ka tu nevari strādāt par ārstu, tev nav prasmes, tu esi atbrīvojams. Bet tagad tā prakse un izpratne virzās to, ka tas nav tik viennozīmīgi noteikts. Teiksim, jautājums varētu būt par valodas pietiekamu prasmi vai neprasmi vai spējām. Jaunu sistēmu, teikt, mākslīgais intelekts, ja darbdevējs saka, mums visiem jāstrādā ar mākslīgo intelektu, un kāds saka, nē, es vienkārši negribu, es vēl pēc vecās metodas iešu uz priekšu un drukāšu tur vai ne tos tekstus. Un principā nedarīšu to. Un darbdevējs saka, mums to vajag, lai mēs būtu konkrēti spējīgi, lai mēs varētu rīkoties. Un tad neprasmē izmantot šos līdzekļus arī varētu teorētiski vērtēt kā profesionālo prasmi trūkums. Kas attiecīgi ir izcinājums, un tad virzīties uz to darba attiecību izbēgšanu. Bet tur tiešām katrā gadījumā jāvērtē, un normāli sagaidām rīcība būtu tas, ka nav tā, reku tu neproti, un es tagad šķiramies, tad ir dots pārbaudas laiks, dokumentējam to arī, pasakam, ka rekur kaut kādā laikā ideāli no darba devēja puses būtu arī, ka mēs abas puses vienojamies 3 mēnešu laikā, un tas nevar būt arī tā, ka, teiksim, tas darbdevējs neliekas nezins, vienkārši paiet 3 mēneši, un rekur termiņš nav, tu nemāk jāizstrādāt. Darbdevējiem ir jānodrošina, jāatbalsta. Tieši tā, lai tas būtu reāli izpildām tā mērķa sasniegšana. Nevis mistiski kaut kādi mērķi. Bet, ja tas neizpildās, tad mēs varam runāt, bet vienpusēji, mazināt algu vai kā citādāk, to nevar darīt, jo tā būs darbinieku tiesību pārkāpums neizskārams. Bet tu saki par to, ka tas ir no darba devēja, respektīvi darba devējs nevar atnākt un noskaldīt un pateikt, tagad būs šitā. Ir jāvienojas. Par ko jautājums? Par to, ka mēs izmantosim AI, to darbdevējs var teikt. Tas to var teikt, metodas, jā. Nē, es domāju par amata prasmēm un kompetencēm un pienākumiem, protams, ka darbdevējs nosaka. Es domāju, ja darba devējiem šķiet, ka tu nestrādā pietiekami labi, un tagad darba devējs vienpersonisks nevar pateikt, viss mēs tev mainām amatu, mainām algu, pārceļam citur, jo te tu neesi pietiekami labs. Viennozīmīgi. Tad tas ir, ja darbinieks kaut kam piekrīt un puses objektīvi uz to parakstās abas divas, tad to var darīt. Citādāk nē, citādi darbinieks saka, es nepiekrītu tavam viedoklim, kā tu to redzi un tā, bet atkal droši vien, ja mēs, teiksim, varam
kaut kā objektīvi novērtēt, kad vienam veicas krietni sliktāk, bet te pašā laikā viņš strādā tādas pašas stundas, saņem tādu pašu algu kā kolēģis, kurš teiksim, izpildās ekspektācijas. Un nav runa par to, kādam būtu tur pārmērīgi kaut kas jāizdara, bet vienkārši, viens var, kā saka, intensīvāk strādāt vai nē. Tad droši vien, kādam darbiniekam, ja viņš vēlās turpināt strādāt, arī droši vien būtu sagaidām no viņa puses. Saka, kā es varu uzlabot savus rezultātus, un, ja labāk, kā saka, ticībā, kas ir juridiskais jēdziens, abas puses rīkojas, viņš nonāks pie risinājuma. Kā es tev varu palīdzēt? Darbtājai puses darbinieks, kā es varu darīt, lai es pievilktu to līmeni vai citādāk, tad strādā. Bet teikt, tagad no šīs dienas, neesmu tagad tajā trakajā, piemērā, ko es teicu, mēs tev vienkārši noņemam mainīgo daļu no algas nost. Nē, tā būs nevienlīdzīga attieksme pret darbinieku. Es domāju, jebkurā situācijā, ko darba devējs var darīt pats vienpersoniski, piemēram, pateikt, tā visi no rītdienas iet uz mēnesi atvaļinājumā? Atvaļinājums tas kā mazliet cits jautājums. Atvaļinājums parasti iet pēc grafika. Bet, ja darba devējs tagad visus grib aizsūtīt uz mēnesi atvaļinājumā? Ļoti labs jautājums. Tā būtu ekstrēma iespēja jautājums, kāpēc to vajadzētu darīt. Jautājums, vai tas īstenībā neliecina par dīkstāvi. Tas, ka vienkārši mums šobrīd, ja mēs pasūtījām, mūsu darbs ir izpildīt pasūtījums, man nav pasūtījuma, tas drīzāk būs tā kā dīkstāvs raksturs, un par dīkstāvi ir jāmaksā darba devējiem, jo viņš nevar darbu nodrošināt. Nevis teikt, lai tu izņem sev atvaļinājumu. Teiktu, vērtam, vai no darbinieku būtu vajadzīga piekrišana. It sevišķi, ja ir bijis atvaļinājuma grafiks un bijis saskaņots, tad pie tā ir jāpieturās. Bet, ja nav? Tev var piespiest paņemt atvaļinājumu tikai tāpēc, ka es kā darba devējs nevaru to nodrošināt darbu nākamdēļ. Ja tāds ir īstais pamatojums, tad nē. Atbilde ir nē, tas būs dīkstā, par ko darbdevējiem jāmaksā. Bet vai vienkārši teikt, tu ļoti sen esi bijis atvaļinājumā, tev viņā ir jādodās. Tādas situācijas ir. Zināt, tad darbdevējiem ir nekas neatliek kā kaut kādā brīdī rīkoties, ja darbinieks neiet atvaļinājumā. Bet tā kā man ir problēma, un es tāpēc tevi sūtu atvaļinājumā, tā nevar darīt. Es par to. Jā. Skaidrs, ka darbdevējiem ir tiesības norīkot tevi atvaļinājumā, ja tev ir milzīgs atvaļinājuma uzkrājums. To var darīt. Ja tu neej atvaļinājumā, tu krāj vienkārši sev. Man vienmēr bijis grūti izstāties, gaida atvaļinājumu. Bet es esmu tavā laivā, bet dzīvē mēs redzam, ja? Tur tie cipari ir milzīgi citiem. Bet es runāju par to situāciju, kur darba devējiem nav ko tev dot darīt, un baiglabais risinājums ir patērē savu atvaļinājumu nedēļu, 2 pasēd, un tad jau projektiņš kāds uzradīsies. Jā, tam novērtējums varētu būt, ka tas neatbilst atvaļinājuma būtībai, tā faktiski ir tā saucamā dīkstāva, bet atkal tā kā otra puse, ja šobrīd ir tā, ka ir kaut kāda tāda ekstremālāka situācija, ka tiešām, nemaksā kāds pasūtītājs un mums ir visiem problēmas, tad droši vien, ka dialogu veidā varbūt tā var, bet vienpusēji uzspiest, nē. Tāpat arī, ja ir kaut kāda neatliekama neparedzēta darba veikšana, tad var norīkot darbinieku limitētā robežā darīt to, kas nav tieši darba līgumā ierakstīts, bet tie ir tādi jāsaka, izņēmuma gadījumi. Bet vēlreiz, savas problēmas darbdevējiem risināt darbinieku rēķinu, tas nav pareizi un tam varētu būt juridiskas sekas. Es tikai, protams, atkal par reālo dzīvi domāju, ko tie cilvēki dara? Ne jau viņi tagad saka, nē, man ir tiesības. Protams, viņi vienkārši ņem to atvaļinājumu un iet un viss. Te ir atkal tas, juridiski taisnība būtu tur, bet realitātē. Jā, ļoti atkarīgs, manuprāt, vēlreiz jāsaka no uzņēmuma. Lielākā uzņēmumā ir vieglāk, jo tad saki, tur ir iespējas, ka būs arī arotbiedrības vairāk iesaistīts, kas var iestāties. Tev ir kaut kāds atbalsts ar kaut kādiem instrumentiem vai mehānismiem, ka to var darīt, bet vai tā praksē saskarties? Nē, bet mans atkal novērojums ir, kad darba strīdi nerad aiziet. Vispopulārākais, protams, ir darba attiecību izbēgšana, tiek apstrīdēts uzteikums, atjaunošana darbā, bet tad visi tādi blakus prasījumi, piemēram, šis būtu ļoti labs, manuprāt, juridiski interesanta tēma. Darba attiecības izbeidz, tāpat viņi ir gatavi strīdēties. Un viņam bija jāizņem nedēļa atvaļinājumu. Viņš bija aizsūtījis, darbdevējs saka, es tev esmu izmaksājis, un darbinieks aizies tiesu apstrīdēt, piemēram, uzteikumu, un vēl paprast par šo te nedēļu atvaļinājumu kompensāciju kā dīkstāvei. Un tad ir iespēja, ka tas aiziet līdz tiesas praksē arī risinātos, jo citādāk grūti, ja mēs turpinām strādāt, tad visi samierinās un tas aiziet uz priekšu. Tad mēs atgriežamies pie tā, ko mēs pašā sākumā runājām. Un mēs arī, protams, negribētu, ka mēs tagad par katru strīdu ejam uz tiesu. Protams, ka nē. Bet,
Nu, tas arī ir disfunkcionāls. Es laikam stāstu tos piemērus, jo ir daudz strādāts un daudz, kas tev liek brīnīties. Bija viena tiesa lieta, kur darba devēja iesūdzēja esošais darbinieks tiesā par to, ka viņš, tas darba devējs nelaikā algu izmaksājot. Viņiem darba līgumā, kas, man liekas, absolūts standarts ir visiem, tu nemaksā mēneša pēdējā dienā, bet līdz kaut kādam datumam viņiem tur bija 10. līdz nākamā mēneša 10. datumam algu, un darbinieks bija interpretējis to, ka tas neatbilst likumam, un viņš savu esošo darba devēju iesūdz tiesā, un tas iznāk katru mēnesi, tu esi it kā pie darbinieka ieskatā, tur 10 dienas nokavējis, un tad ir pāris eiro, tā summa reiķinas, un iesniedz prasīt tiesā. Tas ir smieklīgi. Tas ir reāls stāsts, kurā mēs bijām, un es saku, protams, es izmantoju savas tiesības, nepamatot prasīt, tas ir pilnīgi ok maksāt līdz 10 datumam. Es domāju, kāpēc viņš tērēja savu laiku šo visu darot, viņš nepakonsultējās ne ar vienu juristu? Kurš viņam uzreiz teiktu, nav vērts tērēt. Interesantākais bija tas, ka šis darbinieks bija jurists. Tā kā, jā. Tas ir true story. Tad vienkārši tas atkal, tad mēs atgriežamies pie tā, ka viss ir interpretējams, ja, un tu redzi to, ko tu gribi redzēt. Bet pat ja tā būtu taisnība, pieņemsim, kas tā nav, ir normāli maksāt līdz 10, tu nevar arī 3 mēnešus vēlāk maksāt, bet, teiksim, 10 pilnīgi, kamēr grāmata tad jāstrādā. Bet pat ja tā būtu, tad, vai tu gribi pret esošo darba devēju tiesāties, ko tu panāks, kā tu strādās. Mēs te tiesa zālē, mēs pastrīdamies, un rītā sēžam pie galda strādājam tālāk arī turēs. Man nav izprotams, godīgi sakot. Starp citu, tu pacēli ļoti svarīgu tēmu. Ok, visādi tur mums ir strīdi, lielākā daļa, protams, nenonāk līdz tiesai, kas arī ir super. Pieņemsim, ka mēs tur kaut ko risinam, cik no viņiem atrisinās, bet atgriežoties atkal pie tā, kurš tad ir, zaudētājs vai cietējs, bet kā tad mēs varam turpināt to sadarbību pēc tam normāli? Vai tad tiešām viņi turpinās? Vai lielākajā daļā mēs ejam katrs savu pusi? Tu domā pēc tam, kad esam iztiesājušies? Nē, kad pat neesam iztiesājušies, bet esam mēģinājuši viens otram kaut ko pierādīt. Pieņemsim, ka tas viss darbā beidzās ar vienošanos. Mēs nevaram izstrīdēties par tādām nopietnām lietām, pēc tam kā tādi forši kolēģi turpināt strādāt. Tas atkal, man liekas, ļoti atkarīgs no cilvēkiem, jo, ja ir darba strīds par atjaunošanu darbā, tad tas, ko darbinieks prasa, ir ar tiesas spriedumu atjaunot man darbā. Es nāku apakaļ strādāt. Un tad viņš nāk laimīgs apakaļ? Tur laimīgs, man liekas, reti, kurš ir. Tā ir lieta, kā tiesas spriedums ir jāpilda. Jautājums, vai būs tas darbs vispār, kur tev atgriezties apakaļ, kur vispār tā pozīcija, tie arī vēl gadi, kas tiesāties, bet atkal starp, man liekas, lieliem, maziem uzņēmumiem ir ļoti liela atšķirība. Teiksim, daudz tūkstošu uzņēmums ieliks tur citā, varbūt departamentā, varbūt jau tur mainījušies apstākļi un var strādāt tālāk un tā, bet ja tas ir mazs, tiešām mēs esam bijuši saukti liecinieki uz tiesas sēdi un katrs no savas perspektīvas visu redz, un tagad atjaunot strādāt, baigi grūti. Tāpēc ir jāmeklē kāds risinājums, kā šķirties tā, lai varam turpināt strādāt, vai darbinieks var ar augstu paceltu galvu turpināt savas lietas un darba devējs. Bet pareizais risinājums, tas, ko likums paredz, darbinieks atgriežas tajā pašā darba vietā, kur viņš ir bijis, un pa visu laiku, kas ir starplaikā bijis, viņam tiek piedzīta vidēja izpēja. Es pilnīgi saprotu. Cilvēcīgi realitātē es neredzu to. Es vienkārši to neredzu. Un arī par to, ko tu teici par lielu uzņēmumu, formāli jā, bet iedomājies visā tie uzņēmumā, šitas ir tas, kurš iztiesājās ar mūsu uzņēmumu, un tagad reku viņš ir atpakaļ. Es tev piekrītu, bet kā advokāts, kurš ievēro likumu, nevar teikt, ka kā citādāk. Tāds ir risinājums, tā likumdevējs paredzējis, un tā ir tiesa nospriedusi. Bet tas prasa ļoti daudziem pārkāpt, daudzam, kam pāri, lai tas būtu veiksmes stāsts. Bet ir arī veiksmes stāsts. Ir bijis man pirms vairākiem arī gadiem bija klients, kuram Latvijas vadītāja vai viena no augstākajām vadītājām, kaut kas tur nesastrādājās ar kolēģiem, konflikti, laikam dažādas ekspektācijas vai gaidas, un viņi saka, kā mēs teikt rīkoties, nāk pie manis kā pie jurista, darbtiesības speciālista, un es to paklausos, tas, ko viņi stāsta, saka, bet jums jau īsti nevajag jurista konsultāciju, jums vajadzētu organizāciju psihologa viedokli, kas vienkārši runā par šiem komunikācijas jautājumiem, un tā arī bija, viņi iesaistīja speciālistu, tavu kolēģi, un tas bija veiksmes stāsts, kur tiešām uzlabojās. Tur atcīmredzot bija kaut kāds komunikācijas trūkumi, personību atšķirības. Labi, jāsaka, veiksmes stāsts bija laikam uz 1,5 gadiem, pēc tam viss atgriezās vecajās sliedēs, bet tas tajā laikā sakārtojās. Tā kā nevienmēr jau tas juridiskā tā saka runga vai tas smagais risinājums ir tas pareizākais. Un, manuprāt, noteikti mēs, man liekas, pilnīgi rezonējam, ka saruna un lietu risināšana ir daudz labāk nekā
laikā tiesāties, jo un tur ir izmēr arī, ka tie tiesvedību procesi tiesās ir, viens no tiesas uzdevumiem ir gan informēt, gan veicināt pušu izlīgumu un samierināšanos, un tiesa saka, tiesā būs vienmēr viens uzvarētājs. Ja mēs iztiesājamies, būs vienam taisnība, otrs būs tas zaudētājs, kāds saka, ne? Un tur nav citu variantu. Un tāpēc varbūt mēs slēdzam izlīgumu, kur neviens nebūs pilnīgs uzvarētājs, bet neviens arī nebūs pilnīgs zaudētājs, un mēs katrs varam iet uz savu pusi. Un es esmu liels atbalstītājs šai idejai. Es arī. Tā būtu vienošanās. Tā ir vienošanās, jā. Vai tiesā, vai pirms tiesas, bet tā ir vienošanās, jā. Jo tad, vienkārši mēs domājam, ko mēs panākam. Nē, es piekrītu, reizēm ir tā, kur, kas saka, taisnībai ir jāuzvar, ja, un ja tur ir tiešām nopietnas lietas apakšā, tad ir tās jāceļ, un kā tu teici, visu cīņu tiem cilvēkiem, kas ir cīnījušies un arī pierādījuši to savu taisnību. Bet tādās, daudzās ikdienas lietās, vienkāršākās, bez fiziska, loģiska un morāla kaitējuma. Tur tiešām ir, ko mēs panāksim. Tāpat kāds būs tas gala rezultāts, vai mēs izstrīdēsimies tiesā un tad rociņās sadavušies turpināsim vēl 10 gadus iet uz mūsu uzņēmuma mērķiem un kopā strādāt, vai tas ir reāli, vai ne? Tas ir tas mans jautājums. Maz ticams, un mans vēl tāds novērojums ir, ja mēs tā situācijas un strīds eskalējas, ka daudzās tiesdījās varētu būt darba strīdi, ja tie būtu komerces strīdi. Sākumā, kad tas konflikts ir radies, visiem liekas tā kā karogu uz priekšu, es cīnīšos par tavu taisnību, un tad tas laiks iet uz priekšu, tiesvedības procesi nav tik ātri, labi, darba strīdos ir prioritārā kārtība, komerciālos vēl daudz ilgāk, tu maksā advokātam, nekas tavā vismaz ieskatā baigi uz priekšu nevirzās, pastāv iespēja, ka tu vēl zaudēsi, un tad tā vēlme tiesāties, viņa straujas tā kā samazinās. Laiks, nervi, nauda, un varbūt paralēli sāc kaut kur, ja mēs darba strīdos sāc citur kaut kur strādāt, un tad uzturēt to lietu ir vērts, un to varēja varbūt jau sākotnēji visu, kā saka, vienoties darīt, vai arī tiesas ietvaros, saka, tur tā ir nevis vienošanās sauc par izlīgumu, bet, doma ir pilnīgi tā pati, ka mēs vienkārši, pavēlkam svītru, kādam kaut ko kompensējam, kādam kaut ko nē, bet paliekam to, kā saka, strīdus akmeni zem, vai kur tur viņi paliek parasti, to cirvi vai nenoroku, un ejam uz priekšu, jo pašam vieglāk dzīvot arī. Bet tā taisnība ir principiālās lietas, ka tur nav citu variantu, tad lai tiesa izlemj arī. Tas ir vietā. Laikam jau mēs ar tevi abi mēģinām pateikt to, ka vienmēr aicinām abas puses atrast to vienošanos. Tas nenozīmē obligāti, ka ir iespējama tālāk sadarbība. Reizēm viņa nav iespējama. Varbūt bieži viņa arī nebūs iespējama, bet kā tu teici, abas puses labi, viņi nav super ieguvēji, viņi nav arī zaudētāji. Ar cieņu, ar godu katram ir iespēja pēc tam darbiniekam turpināt normāli atrast citu darbu. Darba devējiem arī tur, protams, reputācijas riski nav un viss tā mierīgi, vai ne? Esam vienojušies. Jā, kā es to saku tā, ka kā draugi mēs droši vien nešķirsimies, bet mēs katrs varēsim iet uz priekšu un darīt savas lietas arī, un nebūs jāpāriet ielas otrā pusē, ja kādreiz satiksimies, jo tas atrisinātības jautājums to nevar novērtēt pa zemu. Tas miers, ko tu dabū, tā tiesāšanās viņa jau nav patīkama. Man tas ir darbs, tas ir ikdienas darbs, un es to tā arī uztveru, un man tiešām ļoti patīk. Tas ir profesionāli izaicinošs pasākums, bet ja tu neesi ar to saskaries, un tas nav tavs darbs, tad iet uz to tiesu, klausīties, varbūt kādam liekas interesanti, bet tad tur nāk liecinieki, kas ir tavi kolēģi bijušie un liecina, un tad dažreiz tad netīrās veļas tur jāsāk mazgāt, kurš tad īsti ir vainīgais bijis tajā lietā. Patīkam, tas nav, nevar būt arī. Bet tas prasa no abām pusēm arī piekāpšanos, jo tā nebūs pilnīga uzvara tajā brīdī. Tas prasa arī tādu, ka, šī tā risinājuma, ka es varu iet un darīt savas lietas priekš labāk, esmu gatavs kaut kādā veidā piekāpties. Piemēram, no darbinieka puses, es neprastu atjaunošanu darbā tajā brīdī, bet es piekrītu kaut kādai varbūt finansiālai kompensācijai. Tā kā, un tad meklējam un var nonākt pie tā kopsaucēja kaut kādā veidā. Jā. Labi. Es domāju, ka mums ir tik daudz jautājumu, ko mēs būtu varējuši vēl runāt. Skaidrs, loģiski. Par katru tādu jautājumu varētu veselu atsevišķu epizodu taisīt. Bet acīm redzot, šīs bija tādas vismaz 3-4 tādi labi akcenti par arī aktualitātēm, kas ir darba strīdos šobrīd. Tā kā varbūt mēs neliekam punktu, bet kādu komatu un kādreiz vēl atgriežamies. Trešajā sezonā un paanalizējam kaut kādus vēl citus skatpunktus un citas problēmas, kas arī, diemžēl, mums ir karjeras ceļos.
Tā kā, milzīgs tev paldies par tavu dalīšanos, gan pieredzē, gan zināšanās, profesionālo skatījumu. Man pašai, kā jau es zināju, ka tā būs, man bija ļoti interesanti. Paldies arī tev, man bija ļoti interesanti. Es pastos pūstinājos. Jā, laiks ir palidojis. Kur viņš vienkārši palika. Tieši tā. Mēs esam tajā flow stadijā, vai ne, kad mēs darām to, kas mums patīk. Nu, lūk, tā kā, jā, es domāju, liekam aiz auss kaut kādas lietas, varbūt jāizķērās, rezonē, un, godīgi sakot, laikam jau jānovēl, lai nevienam tas nekad nebūtu aktuāli, jā, lai mums ir forši darba devēji, saprotoši, atbalstoši, lai mums ir forši, gudri, profesionāli darbinieki, un lai mēs vienmēr varam izrunāt, jā, mēs jau vairākas reizes ar Andri te pieminam komunikāciju, bet man liekas, tas ir key, kā saka, svarīgākā sastāvdaļa. Nu, runājam, ja kaut kas nav, ja šķiet, ka kaut kas nav, nestrādā, mums ir citas gaidas vienam no otra. Runājam laicīgi un skatāmies, ko mēs varam. Un nestrīdamies, jā. Un nestrīdamies. Vienojam, izrunājam, vienojamies, kā mēs šo risinam, kāds ir labākais risinājums abām pusēm, vai ne? Pēc iespējas laicīgāk. Es pilnīgi pievienojos, un arī tam, kas gribētos, lai būtu labi darbadevēji un labi darbinieki, es uzskatu, ka tā arī ir, un tas, ko redzu. Diemžēl arī tie izņēmumi, kad ir sarežģītāk, bet lai to būtu mazāk, es arī pievienojos. Lai to būtu mazāk, jā, perfekts noslēgums, perfekts novēlējums. Nu, ko, labi, paldies tev, liels paldies, ka klausaties, paldies, ka skatāties. Es visiem novēlu brīnišķīgu vasaru, siltu, patīkamu, lai viss mierīgi. Un ar nepacietību jau gaidu mūsu tikšanos septembrī 3. sezonā. Paldies! Tā!